Labvakar! Ir augusts, un pasauli trako, un pērkons trako. Būtībā pirmītas apakšu vairs nevar panest savu smago augšu. Tas pats notiek arī pie mums. Nu, pie mums vēl tagad. Būtībā šis ir laiks, kad katrs parāda, kas viņš ir patiesībā. Vai viņš var savu dvēseli pārdot par grašiem, par amatu, amatiņu. Cik tīri ir viņa sirdsapziņa, viņu senču priekšā. Jo, lai kā var melot, visi melinām gaismā. Jā, cits ir tā aizmelojies, ka tic saviem meliem. Diemžēl. Bet meli ir meli, un patiesība ir tāda, ka dzīvē galvenais ir mīlestība. It kā es atkārtojos. Bet neviens nav pasargāts no vardarbības, pat labklājīgās valstīs, jo pasaule ir aizgājusi par tālu savā lielajā gribēšanā un ņemšanā. Ir jāmāk dot. Nāk brīdinājums pēc brīdinājuma, bet neviens neliekas nezinis. Visiem it kā ir ērtāk iebāzt galvu smeltīs un gaidīt, kas tagad notiks. Nu, nebūs tās ekonomikas augšupējas. Nu, nebūs. Būs jāsāk domāt, kā mēs spējam paši par sevi parūpēties. Un visi notikumi to rāda, kad ir pēdējais laiks. Jā, varbūt būs jāatgriežās pie tāda smagāka darba, jo citādi jau cilvēks nesaprot. Ja viņam ir pārāk labi, un viņš neskaita, kāpēc viņas arī tās, kuras ir ņemts uz kredītu, un mētājās ar naudu, tad vienā jaukā dienā ir bankrots. Bankrots gan fizisks, gan garīgs. Mēs agrāk nekad tā nedzīvojām. Tad, kad ģimene dzīvoja vienā istabiņā, tad bija daudz mīļāk. Viens par otru rūpējās, viens par otru padomāja. Tagad katrs ielien pie savu televizoru savā istabā, un viens ar otru nerunā. Un cieši bērni, un ne tikai, arī paši pieaugušie. Nekad agrāk nav bijusi mūsu tauta tik slima, lai gan patiesībā tās nav slimības. Tā ir vientulība, tās ir bailes, tās ir dusmas, un tas ir naids. Kad nesen no rīta dzirdēju, kad atkal dakteris no ārsta biedrības saka, kad ir jāmēr un jāmēr tas asins spiediens, nu nav viņš jāmēr 5 reizes dienā. Jo biežāk mēs to darīsim, jo vairāk mēs baidīsimies no rezultāta. Ir vairāk jākustās, jāsmējās, bet tikai nevajag dusmāties. Dusmas vienmēr ļaunumam dod spēku. Nelaidīsim savā sirdīs to ļaunumu. Nu, nevajag. Un nesaspringstiet. Viss jau būs labi. Tie, kas bija augšā, tie nokļūs apakšā. Tā ir tikai normāla reakcija uz to, ka nekas nav mūžīgs. Un vienmēr, ja vādas ir pilns, tad viņš lūst. Skatieties un mācieties no bērniem. Viņi prot izdzīvot, viņi prot redzēt to labo, viņi prot priecāties. Gan par tiem putniņiem, gan par tiem stārķiem. Un bez tā prieka neviena pasaules nauda nelīdzēs, jo par naudu nevar nopirkt ne veselība, ne mīlestība, un ne arī saulainu laiku. Ir jāprot palūgt. Un šis ir laiks, kad katram ir dots apdomāties, kā tad viņš grib dzīvot tālāk. Vai vispār grib. Jo tie, kas būs dusmīgi, ļauni, nelietīgi, tie, kas spēj nodot savu tuvāko un savu tautu, tiem nākotnes nebūs. Vienkārši nebūs. Šis ir pasaules sakārtošanās un attīrīšanās laiks. Padomājiet par to. Tas ir veselīgi. Pārāk daudz nedomāt, bet ieklausīties. Mums vajag tikai mazumiņu darbu. Un zināt to, ka darbs ir arī rīt un pēc gada. Bet daudz kas atkarēs no mums pašiem.
pateikt viens otram labu vārdu, nevis sūdzēties. Un ir ļoti daudz emocionālu cilvēku, kam ir jāuzklausa, ja viņi ir mācīti palīdzēt. Neklausieties tajos sūdzmeņos. Neceļiet augšā telefons, kad jums zvan, kas tikai sūdzās un kam nekas nav labi. Varbūt tādiem cilvēkiem ir jāpaņem spogulis un jāpaskatās sev acīs. Un šis ir īstais laiks. Skatīties spogulī, ko tad mēs tur redzam? Bailes. Bailes rada agresivitāti. Un šīs bailes ar agresivitāti apēda pašu cilvēku. Tik vienkārši tas ir. Un ja jūs esat sadomājis slimot, tad sameklējiet doktora Siņeļņikovu grāmatiņas, un tad jūs sapratīsiet, ka jūs nemaz tik slimi neesat. Jūs sapratīsiet, kāpēc šodien jums galvā iedurās un kāpēc cita diena mugurā. Viss ir atkarīgs no tā, kas notiek jūsu galviņos. Un šis ir laiks, lai kustētos. Man ir prieks, kad ir ļoti daudz cilvēku, kas ieklausās manī, un rezultāts ir ļoti ātrs. Cilvēks sāk kustēties, veselīgāk ēst, nomet svaru, un viņam asinsspiediens normalizējās. Jo tas liekais svars jau nav tauki, tas ir tikai liekas ūdens, kur vajadzētu izsvīst, bet aiz slinkumu sēžam pie televizoru. Nu tad metīsim nost to slinkumu. Nerunāsim par tālu nākotni, runāsim par rītdienu. Un būtībā vajag kā Skārletai. Par to es domāšu rīt. Bet šodien es vienkārši izbaudīšu, ka es dzīvoju, ka esmu vesels un kad man mīļie ir veseli. Jo tā ir lielākā vērtība – veselība. Lai jums laba veselība!